Un uzreiz sākam lielos fināla braucienu uz Bagī 1600 klasi uz starta. Kristians Grēns, Niks Apelbams un Jūs Grēns pirmajā rīdā. Mareks Dainis un Reinis Miglāns no otrās. Aiziet! Tik daudz Bagī 1600 klases automašīnu bieži negadās redzēt. Izdots Kristianam Grēncim izcelt startu. Viņš šobrīd braucienu vadībā. Mareks Dainis dodas Džokerī jau pirmajā aplī. Jūs Grēns aizmugurē 4. vietā, viņam garām aizbraucis Cākalis, arī startēs tālāk aizmugurē no 3. pozīcijas. Miglāns cīnās no augšu tramplīnā. Kristians Grēns braucienu vadībā pa priekšu Nikam Apelbamam. Nika Apelbam galvenais konkurents čempionāta kopvērtējumā Māris Riekstīņš. Viņam, diemžēl, izstāšanās pēdējā kvalifikācijā. Knāpi pabeidz vienu apli. Ikmēr Kristians Grēncis līderi pozīcijā pabeidz pirmo apli. Vēl 6 rīņķi atliek līdz finišam. Apelbams seko cieši aizmugurē. Justs Grēncis paņem Džokeru 2. aplī. Nāk atpakaļ trasē, apdzen Mareku Daini. Priekšā Dainim un aiz Rinalda Apiņa atgriežas atpakaļ trasē Justs Grēncis. Apelbams turpina dzīties pakaļ Kristianam. Tur cīņa tālajā trases galā, bet jau Kristianam izdodas nedaudz palielināt savu pārsvaru līderi pozīcijā. Otrā apļa beigas. Kristians Grēncis pa priekšu, Niks Apelbams turpat aizmugurē. Un uzreiz aiz viņiem Erlands Cākalis un ar pamatīgu avāriju šeit starta taisnē. Mareks Dainis ietriecas barjerā trases malā ar sarkanajiem karogiem. Brauciens tiek apturēts. Un šobrīd jau tiesneši steidzas pie Mareka Daņa, bet šķiet, ka viņš pats mēģina iedarbināt Bagiju. Nē, tomēr šķiet, ka viss ir kārtībā pašam Marekam Daņam. Viņš vairāk ir sarūktināts par šo iznākumu un bēdīgs par to, kas notika trasē, bet ar pašu viņu. Šobrīd Dainis joprojām iekšā Bagijā. Tiesneši otra puse trasē glābēji piesteidzas notikumu vietā ar pamatīgu triecienu pa trases metāla barjeru beidz Mareka Daņa brauciens. Skatītāji malā tiesneši piesteidz. Te arī glābēji komanda jau ir ieradusies. Un te arī ātrā palīdzība ierodas notikumu vietā ar šausmīgu ātrumu. Mareka Daņa Bagijs ielido šajā metāla barjerā. Šobrīd Mareks atdod brilles un pats mēģina rāpties ārā no mašīnas. Mareks Dainis, DJ Egsta Bass izrāpjas ārā no Bagija. Šķiet, ka viss ir kārtībā pašam Marekam. Trieciens pamatīgs, blīkšķis, milzīgs. Bagijs ietriecis tieši ar sāniem šajā metāla barjerā. Barjera tiek ielocīta un pamatīgi saliegta. Mareks Dainis šobrīd pats saviem spēkiem iekāp iekšā ātrās palīdzības automašīnā. Tik tālu viss ir labi. Mareks Dainis ar iespaidīgu šovu noslēdz savu debiju Bagī 1600 klasē ar pamatīgu triecienu pa barjeru. Nākamnedēļ Mareks brauks te atpakaļ, remontēs mums žogu, bet tagad var atgriezties atpakaļ dalībnieku parkā.
Tikmēr Bagija atgriežas atpakaļ pirms starta zonā. Šobrīd viņiem ir atļauts tur papildināt degvielu. Turpat uz smiltīm pirms starta laukuma drīkst papildināt degvielu. Šobrīd mehāniķi drīkst aizskriet līdz Bagijam, kamēr viņi gatavojas atkārtotam startam. Tie, kuriem ir nepieciešams papildināt degvielu, drīkst to izdarīt, bet nedrīkst braukt prom uz dalībnieku parku. Tas ir jāizdara šeit, pat starta laukumā. Mehāniķi drīkst piesteikties palīgā, drīkst pieliet benzīnu, ja tas ir nepieciešams, un tūdaļ Bagija 1600 klase brauks vēlreiz uz startu. Nu tā, Mareks zina, kas nākamnedēļ jādara, ja? Viņš te brauks uz talku salabot žogu, bet visādi citādi viss ir kārtībā. Ēgsta dāmas un kungi, Mareks Dainis, debija Bagija 1600 klasē. Lieliski kvalifikācijas braucieni, viena uzvara, tā kā iespaidīgi iesāka savu cīņu ar Bagija 1600 klases spēkratu un ar lielāko troksni pabeidz savu dalību fināla braucienā. Mareks Dainis, dāmas un kungi!